Mārtiņ, fantastisks atmosfēra šeit Norvēģijā. Pilns Latvijas faniem par mačā pret Dāniju. Izdevās izcīnīt uzvaru. Kādas sajūtas tev? Jā, sāka spēle viennozīmīgi. Mēs bišķīt paši to savu sataisījām. Sākām mēs ļoti labi. Pirmais periods bija labs, ātri guvām vārdus, bet pēc tam bišķīt palaidāmies. Bet, jā, spēle kā spēle, galvenais ir uzvara. 2 uzvaras pēc kārtas pirmajā turnīrā. Tā kā es domāju, rezultāts ir svarīgākais. Un, jā, kā jau redz, fani ir superīgi. Un, vienmēr mums hokejistiem Latvijā paveicies, mums tādi fani ir. Kāpēc varbūt nedaudz palaidāties, kā izteicies? Jā, grūti pateikt. Kaut kas nenostrādāja, viņi sajūtās. Viņam arī pirmā spēle šodien bija tā, kā viņi arī sajūtās. Grūti pateikt, šodien vairākums nebija tāds, kā gribējās, bet tas ir hokejs. Vienu dienu viss ir labi, otru dienu bija šis sliktāk. Tā kā jāmācās mierīgi to visu uztvert, bet 3-2 mēs uzvarējām, tas ir galvenais. Salīdzini vakardienas spēli un šodienas spēli, kāda atšķirība? Jā, Norvēģi bija mazliet ātrāk, visur sēdās virsū, vairāk fiziski. Kaut gan Dāņi arī daudz neatpalika no fiziskās spēles, bet, jā, kā jau teicu, vairākums vakardien bija gāja kā no nots, tagad šodien bija šī smagāk gāja, bet, jā. Ko var pateikt par turnīru kopumā? Kādas sajūtas ieguva sezonai turpinoties? Jā, protams, patīkams sajūtas. Uzvarēt vienmēr ir patīkami, un it īpaši mūsu fani priekšā. Noteikti Latvijā pie televizoriem arī daudz skatījās, tā kā paldies visiem, kas jūt līdzi, mēs uzvarējām, tā kā viss pozitīvs nots. Apsveicu ar lielisku turnīru. Paldies!